vakar. Atkal mēs esam skaisti sanākuši, un šoreiz runāsim atkal par vienu no dāvanu produktiem, kas mums šobrīd dāvanā, ir sejas attīrošais gēls. Ar to mēs arī sāksim. Šeit ir virsū uzlikti tā kā rezultāti, kā viņš lēnā garā šie tie ar attīrošiem krēmiem strādā, kā mēs varam vienkārši saglābt sejas, ķermeņa daļas, un kā tad viņš strādā. Tātad baltais mūsu sejas tīrīšanas gēls ir mazgāšanas želeja, viņš ir kā želeja, dziļi iesūts sporās ar savu īpašo formulu, kas nesatur kā ziepes un eļļas. Ideāli attīra ādu no kosmētikas atlikumiem, eļļām un netīrumiem. Regulāra lietošana palīdz ādai iegūt maigu un gludu izskatu. Īpaši ieteicams pūtītēm un pūtīšu pakļautai ādai. Paredzēts jebkurām ādas tipam. Bet ne tikai tiem, kam ir pūtītis, bet tas ir, es teiktu, tiem vispirms pirmām kārtām. Pat ar vienu gēlu var strādāt. Protams, ir kaut kāda losjons jāliek vai krēms ir jāliek, kas ir ārstnieciskie, mums jau ir daudz, vai melno ķimeni, vai asinszāli. Ar to var arī smuki un ļoti labi ātri ir rezultāti, bet tieši attīrīšanai viņš izārstē šīs te pūtītes iekaisumus noņem. Ļoti, ļoti ātrā laikā. Kas tad viņā ir iekšā? Augu ekstrakti. Tātad sula no alojas, tieši no lapām, un palīdz saglabāt stipru imunitāti, palīdz saglabāt veselīgu ādu, nesabojā, kā jau zinām, mūsu līdzekļiem visiem gan kopšanas, visiem ir 5,5 pH, tātad nesabojā ādas balansu, pozitīvi ietekmē uz gremošanas sistēmu, palīdz aizturēt labu gremošanas un mitrina ādu, matus un nagus. Tā jau, kā jau zinām, mēs mūsu visus gēlus, visus var mēs lietot visur, kur vien vajag attīrīšanai. Tad, kā jau es vienmēr saku, no matu galiņiem līdz papēžiem, ne tikai sejai, mēs varam attīrīt savu ķermeni no netīrumiem, un tai pašā laikā viņš pabaros, attīrīs, mīkstinās, nostiprinās, jo alveja arī to dara. Alvejā ir arī ļoti daudz vitamīnu, kā mēs zinām, un arī šeit ir ļoti spēcīgs antioksidants, un tas ir arī tas, kas alveja palīdz mums noņemt šos te perēkļus, kas ir pūtītēs vai strutas bumbuļus, ja kādam ir, tad viņš ļoti ātri to dara. Satur ļoti spēcīgi daudz C vitamīna, E vitamīna, beta karotīnu, tad vitamīnu A, un ļoti alveja ir viens no nedaudziem augiem pasaulē, kuriem ir daudz paaugstināts, ir īpaši B12, tad arī ļoti laba bagātināšana. Minerālu vielas ir magnīs, tātad mangāns, cinks, varš, hroms, kalcijs, nātrijs, kālijs un dzels. Varš mums ir vajadzīgs ādai, un ne tikai ādai, bet arī kapilāriem un visiem asinsvadiem. Varš ir organismā vajadzīgs, lai sabalansētu, lai mīkstinātu asinsvadus, varšam ir jābūt noteiktā daudzumā. Tātad arī šeit to var palīdzēt, un ar šo gēlu var arī mazgāt, viņš ir maigs, arī var tiem, kam ir kuperoze, jo sakārtosies, palīdzēs kopā ar mūsu kolagēnu sejas, kolagēnu sakārtojās un mūsu sarkano krēmu, tad sakārtojās kuperoze, pazūd kuperoze. Un tas ir ļoti daudziem sievietēm, ir sevišķi gados, tā ir problēma, bet mēs varam ar šādu te komplektu un ir tiešām rezultāti. Tad klāt mums ir mono- un polisaharīdi, būtiski ļoti liela loma imūnu nostiprināšanai, tad ne tikai organisma iekšpusēji imunitātei jābūt, bet arī ādai, tad nostiprināt, pabarot un nostiprināt.
to arī darīs šis te gēls. Aminoskābes ir 8 neaizvietojamās aminoskābes, kuras nespēja izstrādāt, kuras aizņemās ar pārtiku. Tātad, kā jau mēs zinām, ka mēs nevaram tik daudz organismā apēst, cik mums ir vajadzīgs, par to jau mēs esam daudz runājuši. Tātad arī šie te gēli un šie te mūsu augu gēli ir tie, kas arī mūs pabaro. Ja? Tātad no ārpuses arī pabaros. Tātad steroli ir iedarbojusi ļoti spēcīgi pretiekaisuma līdzekļi. Ja? Tur ir klātšē un ir lignīns. Lignīns piešķir spēju iekļūt dziļi ādā. Tātad, kā mēs zinām, mūsu eļas, mūsu kremi ļoti ātri iesūcās, ja, dziļumā, momentā, tāpēc, ka šis te lignīns to tur palīdz darīt. Tad ir saponīni. Kā jau mēs zinām, kas ir saponīni, tad ziepju rieksts klāt, ja, tad pret mikrobiem, pret dažādām baktērijām, vīrusiem un sēnītēm. Šim gēlam ir klāt ziepju rieksts. Tātad, un klāt ir antrofonīni, tātad organismas savienojumi, no kuriem svarīgākais ir aloīns un arnedīns, bet vienkopus tie ir arī uzskatāmi par spēcīgām pretsāpju līdzekļiem, kam piemīt arī antibakteriālā un pretvīrusu iedarbība. Tātad šis te gēls ne tikai attīrīs, pabaros, sakārtos, bet arī noņems sāpes. Tātad, jo ar lielām šādām pūtītēm vai ar augoņiem, kam ir vienalga, kurā, es saku, jebkurā ķermeņa daļā, ja, var šo te gēlu smērēt, uzlikt, viņš pabaros, attīrīs un noņems sāpes. Ja, tieši tāpēc, ka, kā jau zinām, viņi ir ļoti sāpīgi, pūtītes ir sāpīgas, ja, un kur nu vēl, ja runā par augoņiem. Nekad nespiežam neko ārā, lai nepaliek rētas, sevišķi uz sejas, jo jauniešiem vajag pastāstīt, ka nevar spiest visas pūtītes, kā diemžēl to viņi dara. Paliek rētas uz visu mūžu. Tātad klāt mums ir vēl māju sakne. Tā ir lakrica, jā, tieši lakrica no māju saknes. Dažādām bioloģiski aktīvām fizioķīmijas sastāvdaļām 40–50% ir no zālaugu sausnas masas, veido ūdenī šķīstošus savienojumus, kas citā starpā atver tāpat triptinīna un saponīna fenolus, to starp flanovīdus, tāpat kā kumerīdus, sahorīdus, pektīnus, aminoskābes, minerālsāļu un gaistošas eļļas. Tad šajā māju saknē viss tas ir lielā procentā, un šeit viņš, kā mēs zinām, noteiktā procedūrā, noteiktā mūsu tātad procesā, ja kā veidojās mūsu krēmi, tur ir attīrīts, sakārtots un sabalansēts šī te visi savā starpā, kas ir, ja, tad jābūt noteiktā struktūrā. Un no šīs te māju saknes ir ļoti daudz tiešām arī eļļas un gaistošās eļļas. Tās ir tās, kuras nebojā ādu, kas nesūcās iekšā, ja, un viņas dara savu labumu, mīkstina ādu, bet iekšā nesūcās. Ļoti daudz veicina arī augi darbību, ir tieši svarīgs ir triterpenīts, saponīns, ja, tātad glicerīns skābe vai glicerīns izskābe, ja, tad tam ir jābūt klāt, un tur arī viņš ir glicerizināts. Galvenā lakrītes saknes sastāvdaļa no 2–9% un tiek uzskatīta par augu aktīvāko sastāvdaļu. Farmaktulīda glicezīns hidrolizē zarnu baktērijas un specializē beta-glukanizīdiem. Līdz ar tā aglikonātam un primātajām metilglicerīnam, ja, palīdz šo struktūru izveidoties un iesūkties šūnā. Ja, ļoti efektīgi izveidots, kur ir šī te skābe, glicerīna skābe ir
200 līdz 1000 reizes spēcīgāk nekā parastais sintētiskais glicerīns, kā daudzām visām lielāko daļu kompānijām un tātad kosmētikas līdzekļiem ir pievienot. Mums šeit ir šī te glicerīna skābe, ja, kura izveidota no auga. Un tāpēc ir efektīgāka un nav kaitīguma, nav alerģijas. Tātad šī te glicerīna skābe ir ļoti spēcīgs adaptogēns, galvenokārt mainot tieši šo te vienkārši varot runājot, ir hormona, kortizola un metabolisma sabalansēšana. Viņš līdz ar to arī to dara, palīdz, kā jau zinām, ka mums ir, ja ir problēmas ar ādu, tad mums ir kas? Hormonu un aknu darbību disbalans. Ja? Tātad šī te glicerīna skābe lietojot, iesūcoties šūnā, līdz ar to palīdz organismam arī sabalansēt šīs te sistēmas. Ļoti sarežģīts process un arī lielāko daļu visiem mūsu kosmētikas, sejas un ķermeņa līdzekļiem šī te sastāvdaļa ir klāt. Mazāk vai vairāk. Skatoties, ko un kā, viss ir sabalansēts, ja? Bet šī te ir. Tāpēc arī ir šī te ātrie rezultāti un kur nav kaitīgi. Var pat bērnam, ja, protams, ne zīdaiņiem, kaut arī ir mēģināts arī maziem bērniņiem, kuriem ir, piemēram, tur lieli iekaisumi vai rodās tiešām, ka sāk mainīties vecums, ja, tad citiem ir tātad ne 11, bet maziem bērniem, kuriem ir netīras asins vai kaut kāds cits organisma problēmas, kur veidojās augoņi, kur veidojās arī maziem bērniem, ar šo te gēlu var mazgāt, plus vēl var, zinām, ka mums ir baņo atsevišķi, šķaidam un mazgājam. Ļoti ātrs rezultāts ir, nebojājot bērna ādu, nebojājot bērna organismu, bet dabū rezultātu efektīgu. Tātad lakrica ir arī tā, kas mums ir jau 2000 gadu jau atpakaļ lietota un izmantot dažādām problēmām. Pirmām kārtām tās ir čūlas. Jā, tātad pret čūlām lietoja lakricu un arī šeit, tāpēc arī šie te strutainie, viss, kas saistīts ar strutām, viss, kas saistīts ar lieliem iekaisumiem, šeit tāpēc ar viņu ir pievienot, kura ļoti ātri rezultatīvu rezultātu dabū, ja? Tālāk mums vēl ir klāt, mums ir diždadzis, ja? Tā jau zinām, ka mums ir daudz no diždaģa, ja? Gan šampūns, gan arī pati eļļa mums ir atsevišķi, ja? Tad diždadzis, un arī šeit ir šī te diždaģu tieša sakņu ekstrakts. Atkal mēs pārliecinamies par to, kad izmanto kompānija visu augu. Ja, tātad no ziediem ir eļļa, no lapām ir šampūnam, ja, un no saknēm tātad mēs lietojam, pielikts klāt ir šīm te tātad līdzeklim. Gēlam, ja? Tātad, ko viņš dara? Kā jau mēs zinām, pirmām kārtām tā ir profilakse mūsu audzējiem, profilakse tie polīpiem, miomām un visādu veidojumu veidošanos. Tātad neļaut šiem te veidojumiem veidoties. Jā, aizsargā. Otrām kārtām ir arī diždadzis, mums ir arī pirmais, kas aizsargā mūsu krūts dziedzeru pret vēža gadījumos, ja? Tātad, ja mēs varam arī viens, ir kaut kāds arī tiešām var palīdzēt, ka mēs mazgājam ar šo te gēlu arī no ārpuses, mēs varam palīdzēt mūsu krūtīm, ja? Tad aizsargāt, dezinficēt, aizsargāt, noņemt iekaisumus, ja? Tikai nebarojošām māmiņām, protams, ja? To tajā procesā nevajag, bet pārējās mēs varam pēc dušas gēlu, pēc dušas mazgājoties, jo mūsu dušas gēliem zinām arī sabalansēšana un neko kaitīgu nedara, ja? Bet ja ir vajadzība masāžai, normalizācijai, krūts struktūru balansēšanai, ja? Un aizsardzībai,
ja, lai šīs šūnas tur neveidojas, var šo te tātad gēlu arī tā izmantot, ne tikai uz sejas. Jā, tātad pret alerģijām ir, pret sāpēm, tātad diždedzes ir antibakteriāls. Jā, tātad aizsargā pret iekaisumiem. Tālāk mums ir dārza timjāns, klāt vēl šeit. Tātad timjāns izmantojas kā aromatizētājs, radoša sarkanā timjāna eļļa, tiek izmantota smaržās, arī mēs zinām, ka arī mūsu smaržās timjāns ir klāt. Izmantojas ziepēs, tā kā mums nav ziepju, mums ir ziepju rieksts, tad pie dušas želejā mums ir timjāns, jā, zobu pastā mums ir timjāns, jā, un daudz vēl kas ir mūsu timjāna. Tātad ēterisko eļļu ir ļoti daudz funkcigīnu īpašību. Ko tas nozīmē? Pētījumā uzskatīts ir, kad dezinfekcijas līdzeklis, tātad dezinfekcija vēl atkal viens no augiem, kas palīdz dezinficēt. Ja? Tad ne tikai mūsu, protams, dārgais zieprieks, tas vēl to dara, ja? Bet vēl tātad vēl un vēl ir augi pielikti, kas taisa šo te aizsardzību pret iekaisumiem. Ja? Tātad noņem iekaisumus un aptur un vairs dezinficē un neļauj tālāk attīstīties. Ja? Tātad arī ir pelējumu, ļoti zema pelējuma koncentrācija. Tātad tur, kur ir timjāns klāt, mūsu pelējuma sēnītes, mēs zinām, ka mēs varam mājās iztīrīt ar mūsu tātad baņo. Ja? Sēnīte iznīcināsies, bet tāpat tās pirms tam, kamēr nav iznīcināta, mēs to sēnītu ieelpojam, mēs to sēnīti ar pirkstiem mēs ieelpojot, tas mikrobs ir tās micēlijas ir, mēs viņu tik un tā ieelpojot un šūnā viņš ir iekšā. Ja? Tad timjāns ir tas, kurš palīdz izstumt un attīrīt no organisma, izstumt šīs pelējuma sēnītes, ja viņš tur ir. Ja, protams, es nesaku, ka visiem, ja, bet mēs viņu ieelpojam un tik un tā šī pelējuma, tātad šīs micēlijas ir iekšā mūsu organismā. Vai tās ir plaušas, vai vienalga, kur, ja kaut kur viņš paliek, viņas ārā neiet. Pirmām kārtām ir elpošanas sistēma. Tas ir pirmām kārtām. Jo ātrāk jūs attīrīsiet vienalga, kurā vietā, kaut pagrabā, kaut ārā uz ielas, ja mājas brandā ir pelējums sēnīt, būs arī mājās. Kaut viņu jūs istabā neredzat. Jūs viņu ienesat iekšā, un viņš tik un tā ir jūsu mājā. Tīram ātrāk šīs sevišķi pelējuma sēne. Visādās stadijās viņš ir tumšās, baltās, gaišās, visādas ir pelējuma sēnes, visādās stadijās. Jā, ļoti, ļoti iesaku, jo tā ir pirmām kārtām mūsu ādas un mūsu šūnu aizsardzība. Jā, un ar šo te gēlu, jā, tātad mēs varam no ārpuses palīdzēt viņu no tās šūnas, no sejas ādas, no tās vietas, kur mēs uzsmērējam, šis timjāns, viņš ir tas, kurš palīdz. Kā es saku, var timjānu ar mums ir dzerams. Ja mums ir lieli iekaisumi, ādas iekaisumi, tad mēs varam vēl papildus dzert. Jā, iekšā arī šādi mums palīdzēs no iekšpuses, jo zinām, ka ar vienu ārpus nekas nenotiek. Ir jābūt komplektā. Gan no iekšpuses šūnu, gan no ārpuses. Jā, tā tad. Un vēl klāt ir salvijas. Salvijas esence. Tātad, ko tad salvija dara? Mums atdzīvina ādu, palīdz uzturēt to tīru. Salvija esence un timjāna ekstrakts kopā ir ļoti piemērots arī vegāniem. Jā, kā es saku, gēlu mēs nedzersīsim, neēdīsim, bet ja lieto vegānu pārtiku, āda ir savādāk, organisms pārmainās. Šo gēlu var arī tādi cilvēki, jebkam ir ļoti plāna āda, jebkam ir ļoti alerģiskas ādas, ja? Arī šo te gēlu var pilnīgi visi, vienalga ar kādām kaitēm, ar vienalga kādas dzīves stiliem, mēs šo gēlu varam palīdzēt
un normalizēt šo ādas struktūru. Ja, jo ja vegāniem ir šī te dažādība, vienveidīgs uzturs, it sevišķi tie, kas ļoti, ļoti vegāni ir, ja, kur vispār gaļu nelieto un daudz ko nelieto, viņiem samainās gan āda, gan asinsvadi, gan viss. Ja, un pietrūks daudz mikroelementu un daudz, kas pietrūks, lai normalizētu ādas struktūru. Viņi ir vēl jūtīgāki īstenībā pret visādiem līdzekļiem, ja, bet ar šo te viņi var lietot un viņiem nebūs nekādas problēmas, jo salvija ar timijānu kopā to balansēs, normalizēs. Kārtīgi ļoti attīra, salvija ir tā, kas stumj ārā savelkoša iedarbība salvijai ir, ja, tad tā ir tā, kas, piemēram, pūtīti attīra un viņš aizrauj to rētiņu ciet, ja, un nepaliek rētas, kā es saku, nespiežam, bet attīram, un ar salvijas struktūru viņš šo rētu neutralizē. Tad ir vienmērīgs, nav rētas, nebūs uz vai pēc augoņiem pieņemsim, vai arī pie psoriāzes ar viņš ir ļoti efektīvs, jo noņem to niezi var noņemt un iekaisumu. Ja, jo jāmazgājas tāpatās palīdzēt pēc dušas, ja, ar mūsu lauru lapu pieņemsim, ja, tad, ja, var arī lietot, ja, un arī palīdzēt, var dažādi ādi, un arī šo te krēmu plusā. Tātad regulēt tauku dziedzeru, šo krēmu ļoti efektīgi arī lietojot, kam samainās sviedru dziedzeri, kam nepareizi strādā, jo, kā zinām, sviedru dziedzeres mēs varam arī sabalansēt ar mūsu dezodorantiem, ja, ir rezultāti ļoti jauki, ļoti ātri, ja, noņem smaku, kā es saku vienmēr, tecēt vajag un var, ja, tikai nav jāsmaržo ne tā, kā vajag. Ja, un arī ar šo te gēlu mazgājot, arī sabalansēs šo te sviedru dziedzers, viņš sabalansē. Un tieši salvija ir tā, kas to dara tur. Ja, tātad ieteicams ir pusauģiem, pilnīgi visiem, ja, un arī ar šīm te lielajām problēmām, it sevišķi tiem, kam ir pūtītes vai šie te augoņi, ja, kā es runāju visu cauru laiku te cauru, pusauģiem, kam ir ļoti taukainas ādas, ja, kas nevar sabalansēt, tad arī šis te gēls būs tas, kas palīdzēs sabalansēt. Klāt vēl ir saucamā platango, tas ir dusmīgās zāles esence. Tāda interesants nosaukums. Tā tad ir lapu, attiecībā ar lapu un ādu, tas tiek izmantots, lai veicinātu nobriedušas abscesus un pātrinātu atgūšanu apgriezumus, lai brūces, tātad, ja ir brūce, piemēram, pie augoņiem, ja, ir brūce, lai tā brūce malas ir līdzenas, tātad, lai atkal nebūtu šis te rumbējums, ja, tātad, ne dziļumā, bet tieši uz ādas, ja, tātad šī te zāles esence dara to, kas normalizē tieši šo te tātad brūces apvalku, ja, tad normalizē pareizi taisni, lai būtu taisnas maliņas, ja, tas ir sevišķi pie lielām brūcēm, ja ir. Tad pētījumos apstiprināts, ka šis te augs ir īpaši lapās, ir aktīviem savienojumi, kas dod ekstraktu pret iekaisumu, antibakteriāls, antioksidantu, burvju īpašības. Ja, tad gan noņem šos iekaisums, un, kā es saku, arī ādas struktūru sabalansē. Nolīdzinās, tad ādiņa līdzena paliek. Tad kā mēs viņu lietojam? 2 reizes dienā, no rīta un vakarā, ja, uzklāj uz sejas, kas samērcēta ar ūdeni. Protams, ka vispirms ir jānoskalo ūdens, tā seja jānoskalo, ja jābūt mitrai. Ne uz sausas ādas klājam šo gēlu, bet mitrai. Tātad, un, protams, ar vieglām masāžas kustībām mēs šīs te putes, jo ar ūdeni viņš putos parasti, bez uz sausas ādas viņš neputo, bet viņam ir jāputo, lai veidoto šīs te
sakņu un augu sastāvdaļu ietekme, ja, un arī, lai zieprieksts, viss kopā, lai viņš taisa putas tā kā, ja, tad viņam efektīgāks rezultāts ir un pareizāks. Tātad mēs ierīvējam, drusciņ paturam, varam paturēt, ja ir vajadzība, piemēram, ja ir liela iekaisu, ja, un noskalojam ar siltu ūdeni, ne augstu, atceramies, ka mazgājam seju vai nu istabas temperatūrā, vai ar siltu ūdeni, ne karstu, ja, bet siltu, noskalojam un nosusilam. Tātad, un tad pēc tam ir noteikti jāliek toniks, un noteikti ir jāliek tātad vai nu losjons, vai arī sejas krēms. Tātad, kāpēc? Gels attaisa šūnas. Mums vajag, lai viņas aiztaisītos, ja, tāpēc ir jāklāj toniki un jāklāj sejas krēmi, ja, lai šūniņa aizvērtos. Viņš attīrīs, sabalansēs, pabaros, bet viņam ir jāaizverās ciet, ja, lai netiek atkal klāt nākošā blakus infekcija vai nākošā infekcija. Otrs mums ir attīrošais pieniņš. Viņš ir kā piens, ja, tāds interesants, ļoti ātri attīra poras, tieši poru attīrīšanai. Es teiktu tā, ka šīs te krēms, attīrīšanas krēms ir efektīgs, ne gēls, bet efektīgs ir pirms maskas likšanas. Jā, jo būs dubultā rezultāts, un vēl ar pīlīnu te būs vēl labāks. Jā, tātad, jo viņš ļoti dziļi attīra poras. Jo tad, kad ir, pieņemsim, pūtītes vai kaut kādi augoņi vai kaut kas, tur tātad poras, tur nevajag taisīt tīrīšanas poru, tādu tīrīšanu porām. Tur viņš vispirms ir jānoņem šie te iekaisumi. Tur viņš tīrīsies pats par sevi, ja, jo tas gēls ir priekš iekaisumu noņemšanas, ja, attīrīšanas noņemšanas. Pieniņš ir tieši poru attīrīšanai. Ja, protams, viņš mazina pinnes, protams, viņš mazinās iekaisums, protams, bet nebūs tik liels efekts kā ar gēlu, ja ir pinnēm, piemēram, vai kaut kādas atkal kaut kas vairāk uz ādas, ja. Šis te pieniņš ir tas, kas palīdz tumšiem plankumiem, vai arī visādi ir sejas pigmenti, ja, kopā ar mūsu balinošo krēmu sejas ir ļoti labs rezultāts, ļoti labi mitrina. Šis te krēms, tātad pieniņš, izlīdzina ādu. Viņa paliek gluda, ja, jo poriņas attaisās, un ja mēs vēl uzliekam masku, tad pavisam būs efektīgi. Sejai nodrošina maigu attīrīšanu, jo tur ir klāt kumelīte. Ja, tātad arī iekaisuma noņems, bet nebūs tik spēcīgs kā gēlam. Atsvaidzina, atbalsta seju, attīra no netīrumiem, kosmētikas atlikumiem visas dienas garumā. Tātad, ja vakarā, es teiktu, ka šitais gandrīz vai labāk būtu vakarā, ja. Protams, ir jābūt pēc tam tonikam un krēmam, ja, tātad mums ir toniks, kas mums ir pūšams, kā es saku, ja, un nakts losjonu. Uz nakti, ja mēs taisam, tad noteikti nakts losjonam, jo nakts losjons ir kā barošana, papildināšana, atjaunošana, ja, un aizvēršana šūnu ciet, poru ciet, aizver un vēl pabaro pa nakti. Ja, tad, un ir efektīgāks rezultāts nekā citu no rīta, ka viņu lieto. Viņš arī ļoti daudz baro, jo, protams, tur ir arī vitamīni, ļoti daudz visādi, ja saglabā šūnu un attīra šo te pieniņu, ieteicams ir labāk jūtīgām ādām. Tātad tas ir plānām ādām un arī šīm te kuperozēm. Tām ar gan vienu, gan otru mēs varam kuperozēm un arī šīm te jūtīgām ar var. Bet vai alerģiskām ādām pieņemsim, ja, maigāk. Es teiktu tā, ja ir tikai tīrīšana, tad jūtīgām ādām, maigām ādām ir šo te pieniņu, ja ir
kaut kas vēl svarīgāks klāt kā pinnes, kā kaut kādas vainas uz sejas vai ķermeņa, tad mēs papildus varam pielikt klāt vēl gēlu, ja? Tādu kombināciju uztaisīt, ja? Tad viņš būs maigāks un elastīgāks. Efektīgi aizsargā un aizkavē novecošanos, ja? Tad viņš atjauno vairāk. Tātad, kas tad ir mūsu kumelīte? Tur ir klāt tātad ziedu ekstrakts, ja, samazina spazmas, nomierina nervus, tātad normalizē, noņem šo te stresu, jo zinām, ka no stresa mums āda arī mainās. Ja ir maiga, mīksta, nomierinoša. Tur, kur ir iekaisumi, tur mēs varam šo te gandrīz vai kā krēmu lietot. Ja viņš nomierina, tiešām nomierina. Jūtīgā māra palīdz brūču dzīšanai, ja ir vajadzība, ja problemātiskai ārai. Ļoti spēcīgi baro, ja, un izlīdzina. Tātad tas ir tāds, kā es teiktu, barošanas, gan attīrīšanas, barošanas vairāk un izlīdzināšanas pieniņš, ja, tas palīdz to darīt. Otrs gēls mums vairāk tā kā dezinficē, attīra, ja, tur tas ir vairāk domāts kā tādiem problemātiskām ļoti lielām vainām vai brūcēm arī efektīgi strādā gēls. Ja, tātad kā mēs viņu izmantosim, mēs lietojam rītā un vakarā, bet es saku, var pilnīgi mainīt vakarā šo te no rīta likt gēlu, ja, arī tā var miksēt. Bet, ja taisam tikai ar šo te pieniņu mājās, tad, protams, rītā vakarā, jo no rīta tāpat ir jānotīra seja un jāpabaro, ja, pirms kosmētikas likšanas virsū un krēmiem. Tātad, un arī ļoti labi viņš strādā ar plankumiem. Tad mums ir vēl mūsu dārgais pīlings, kurš ir ļoti interesants. Un ir tieši pieaugušajiem bērniem mēs viņu neizmantojam, bet bērniem mēs varam izmantot, arī maziem bērniem mēs varam izmantot pīlingu priekš rokām vai kājām. Izstāstīšu, kā tas ir un kāpēc. Tātad šis te pīlings mums ļoti spēcīga dziļi attīra no tumšajiem plankumiem, ļoti labi strādā, palīdz ādai elpot, dod skābekli, gludu ādu uztaisa, notīra lieko segumu, tātad visu atmirušo ādu viņš noņem nost, ieļo, netīrumus no virsmas noņem, pat dziļos, piemēram, melnie punkti saucamie, ja, jo šo te pilingu mēs varam ne tikai sejai, bet arī visam ķermenim, ja, tad visu lielo un organisma tīrīšanu, kā es saku, no ārpuses, ādu pašu, ja? Tātad piešķir ādai vitalitāti un mirdzumu, jo viņš tāds, tā āda paliek mīksta, maiga. Ja? Ļoti spēcīgi tieši no atmirušām šūnām, dziļi viņš attīra, ja? Jo mēs saņemam tad efektīgāku skābekli. Lietošanas funkcijas, par to es arī gribu runāt, par bērnu rokām un bērnu kājām un arī pašiem. Ja nav, šis ir atkal tas viens no tiem līdzekļiem, ja nav mājās un nelietojam baņģo, ja mēs nelietojam kādu citu dezinfekcijas līdzekli, tad mēs varam izmantot šo te pīlingu. Bērniem efektīgi strādā tiešām netīrumu noņemšanu. Tagad būs vasara. Bērni ies ar plikām rokām ārā tur pa zemi kaut kur spēlēsies pa visām smilškastēm un vans nezin kur. Ja, pa dārziem un kur tikai viņi neies mums. Ja? Brūs brīvlaiki. Vienalga, kurā vecumā šis te pīlings efektīgi strādā tieši roku attīrīšanai. Noņem visus netīrumus. Mēs citreiz nevaram tiem bērniem nomazgāt rokas un kājas, ka viņi ienāk par zāli nostaigājušies vai kaut kur iebriduši. Ja? Un būs šeit arī dezinfekcija klāt. Ja? Jo šis te ļoti dziļi noņem, ātri attīra, ja? Jo citiem tas baņo nepatīk.
jā, vai slapša. Šeit viņš ar tādiem graudiņiem foršiem, viņš vēl arī pie reizes pamasē, bērnam patīk, jā, un vēl plus mūsu roku putas. Jā, tad ar šo te mēs notīram lielumu un ar roku putām mēs bērnam, sevišķi bērniem, arī, protams, mēs paši to varam darīt, bet ar putām ir efektīgi strādāt ar bērniem. Jā, tad arī tur ir šī te dezinfekcija un būs tīrāks un nebojās ādu arī maziem bērniem. Jā. Nu, es teiktu, ne zīdaiņiem, protams, jā, bet var 3, 4, 5 gadīgi bērniņi. Arī tiem, protams, mums jāsaprot, cik daudz mēs liekam, drusciņu, mums nav daudz viņš jāliek, viņu drusciņu, lai viņš rīvē, viņam patīk tā masāža. Jā, viņam tāda interesanta sajūta. Bērniem īstenībā ļoti, ļoti patīk. Bet arī ļoti efektīgi strādā. Tāpat arī kāju pēdas. Ar mūsu pilingu kāju pēdas efektīgi noņemās arī visi cietie papēži, mūsu tulznas, mūsu nobrāzumi, jā, kas mums ir viss ciets, jā, vai ceļgali vai elkoņi citiem ir, jā, tad arī ar pīlingu efektīgi tas mīkstina, palīdz, attīra, jā, plus, protams, ir krēmi papildus vajadzīgs pēc tam noteikti, jā, lai pabarotu un atkal, lai aizvērtu, jā, mūsu šūnas atvērto ādu. Jā, tas arī, bet kā bērniem, es saku, var arī krēmiņu uzsmērēt, bet mūsu putas ir tās, kuras aizver mūsu porstie. Jā, mēs varam arī ar gēliem, protams, to darīt, jā, bet ar pīlingu ir izdevīgāk, tāpēc, ka viņi ļoti maz vajag un bērniem patīk. Iet runa pa bērniem. Arī, protams, mums, jā, bet katrā ziņā ir tāds te īpašs rezultāts. Ļoti ietekmējis ir tieši šī te kumelīte, jo tur ir tās, un lavanda tur ir klāt, jā, tātad viss ir pret dezinfekciju. Tātad arī, protams, arī pinnēm, jā, šo te noņem, bet ar ļoti lielām pinnēm, kam ir ļoti lieli, tiem pīlingu tā nē, ar pīlingu arī var kuperozi, nebojā ādu, jo man ir ļoti tāda gados kundze, kura lieto manu pīlingu mūsējo, ja, tieši tikai pīlingu mūsu kolagēnu. Un viņa teica, ka ir 2 mēnešu laikā viņai ir pazudus kuperozi. Tātad tīrot seju, viņa no sākuma baidījās, jo kuperozē ir tas, ka viņai ļoti tuvu ādai ir mazie kapilāri, un plāna āda viņai, ja, ka ļoti ātri plīst āda, ja. Šeit kaut vai tie, kā es teiktu, akmentiņi tur ir iekšā, bet viņi nedara neko pāri mūsu arī jūtīgām ādām. Viņi palīdz tikai masēt, uzlabot asinsriti, un kumelīte ir tā, kas arī mums dezinficē, lavanda mūs nomierina, un lavanda ir tā, kas mums palīdz šajā pīlingā šo asinsvadu kā es teiktu, uzsūkt pareizā vietā nolikt. Ja? Tad tāpēc arī šie tie asinsvadi pazūd, viņi iesūcās iekšā, ja? Viņi sabalansējās, viņi paliek elastīgi, jau viņi nostājās tur, kur viņiem jābūt, nevis ārējā, tu viss plānākā slānītī, kur kā ir efektīgi. Ja? Bet pēc tam ir, protams, šis te process ir jāuztur. Nav vairs tik bieži jātaisa, vai pārdienās, viņi taisīja pārdienās, jā, pieņemsim, bet tad var, piemēram, vienreiz pa dienu vai ik pārdienu, jā, tad, nu tā uzturēt to asinsriti vajag. Protams, mēs zinām, ka mums iekšīgi ir jādzer. Asinsritei mums ir plūškoks, jā, arī bērnu un kapilāru sabalansētājs, jā, arī tā var, arī mūsu barošana, protams, viss tas ir kopā jādara. Jā, bet arī ar šiem te līdzekļiem mēs varam arī no ārpuses palīdzēt un tiešām ļoti efektīgi. Vēl ir tas, ka pīlingu mēs varam lietot arī kā aizsargu līdzekli, ja nav mums sauļošanās krēmi. Efektīgi lietojot, tīrot, viņš mums aizsargā pret sauli. Ja? Ļoti efektīgi viņš to dara. Protams, arī, kā zinām, mums ir pēc tam noteikti ir jāmitrina un pēc tam ir noteikti arī mums jālieto krēms pa virsu. Tas ir cevišķi pēc pīlinga, jo viņš ļoti dziļi to dara. Jā,
atjauno šūnas, atjauno ādu, atjauno jauno šūnu veidošanās, vecās šūnas izstumj ārā. Tātad palīdz pīlings sadalīšanās procesam. Vecais aiziet, jaunais veidojās. Ir vieta, kur veidoties. Ja, tas ir arī ādai ļoti vajadzīgs, ja, mūsu procesā, ne tikai dziļumā šūnai pašai kā tādai, ja, bet arī ādas šūnai. Tam jābūt ir. Un tāpēc no tā, ka viņš ļauj to darīt, palīdz to darīt, mums paliek jaunāka un maigāka āda. Ja? Atjaunojās šī te ādas struktūra. Tātad. Un ir ļoti pozitīvs. Kā tad jālieto? Mēs jau runājām, tātad mēs zinām, kad ir jāuzklāj. Ja, ir jābūt atkal ar vispirms, pirms pīlinga noteikti ir vai nu gēls vai pieniņš, tātad visus netīrumus noņemam, ja, noskalojam, ja, tad mēs liekam virsū pīlingu. Tikai tad, nevis tā noskalot ar ūdeni un liekam pīlingu, veržam, ne, lai ir tā dziļā attaisīšana vaļā, ja, un noņemt visi netīrumi, jo pīlings tikai nevis ņem to, kā lai saka, kā es teicu, rokas viņš attīrīs no netīrumiem, bet no dziļumiem viņš nevelk ārā. Viņš attaisa šūnu, viņš pabaro, piedod skābekli, ja, un darbojās savā procesā. Bet pirms tam, lai mēs neiedzītu tos netīrumus, kas mums ir uz virsādas, ja mēs nenomazgāsim ar gēliem vai pieniņiem, ja, tad būs vēl lielāks process, lielāka problēma. Tā nevajag. Vajag notīrīt, ja, seju ar kaut ko, un tad tikai liekam, smērējam, tātad liekam virsū pīlingu. Noskalojam, mēs samasējam, notīram tas, un tad noskalojam ar siltu ūdeni. Un tad noteikti ir jābūt tonikam un losjonam. Noteikti, ja, jo ir jāizver un ir jābūt šim te procesam aizvērtam, ja. Tātad, kā jau zinām, daudzi jau zina, kā ir pareizi seju, pareizi tīrīt un arī kremus uzklājot. Tā es vienmēr saku no deguna visu zaustiņu uz augšu, ja, no zoda vidus, ja, no deguntiņu uz augšu, un deguntiņš ir uz augšu, jā, jāmasē nevis otrādi no uzacīm uz leju, bet tieši no deguna gala uz augšu, ja, ir jāliek. Un pierīti ir no vidus uz abiem sāniem, pa vidu ir taisni. Kakls mums ir priekšpuse, ir uz augšu, priekšpuse, ja, to, ka bultiņas rādās, ir uz augšu. Bet to pīlingu mēs varam arī likt uz sāniem. Bet sāni, tā kā tur ir limfas attece, limfa, masējot, mēs varam arī limfai palīdzēt, tad tur vajag no ausu lipiņām te par sāniem, jābūt ir uz leju jāmasē. Priekšā ir uz augšu, par sāniem ir uz leju, un arī aizmugure ir uz leju. Ja? Tāpat ar to pīlingu mēs varam likt arī uz tāda dekoltē. Ja, arī tur mums vajadzīgs, visas grumbiņas palīdzināsies, tā arī mūsu, cevišķi vasarā mums tagad jābūt, un arī mēs varam uz krūtīm arī to darīt. Viņš palīdzēs, mīkstinās, cevišķi, kam ir raupjas krūtis, ja, viņš palīdz ļoti labi strukturizēt muskuli, ja, tad palīdz arī turgoram, ja, arī celulītam. Mēs viņu varam uz kājām klāt, ja, celulīta balansētājs, ja, pīlings it sevišķi, ja, ļoti labi strādā. Un, protams, ir mūsu sejas ielikt kā vienmēr mūsu diagnostiku, ja kaut kur ir kāda pūtīte vai pat mazākā pumpiņa uzmetās, ja, tad mēs varam pateikt, kurā vietā ir šī te pumpa, un pēc šīs te bildes mēs varam zināt, kāda mums ir sistēma un kāda mums ir kaut kur aizkavējusies vai nepareizi strādā vai nav pabarota, no kurienes nāk tā pumpa. Ja? Tad viss, kas ir lieks, kas nevar izdalīties ārā no organisma, ja? Tas mums dalās caur ādu. Ja? Tad visa
Pirmām kārtām tā ir asins attīrīšana, pirmām kārtām, ja, tā jau mēs zinām. Aknas mums atbild par asins attīrīšanu. Tad, ja akniņa nespēja to darīt, pirmām kārtām viss pārējais, tad mums ir arī katram orgānam kaut kur mums ir kādi disbalansi, ja, un tad dēļ mūsu pumpām, vienalga, kur viņš atrodas, mēs varam sev pateikt, un tad zinām, ko mums vajag, vai patīrīt, vai pabarot papildus, ja, visiem šiem te līdzekļiem. Nu tā, to es gribēju šodien stāstīt. Varbūt ir jautājumi. Nu tā kā nav, tad paldies par šo dieniņu. Un tad jau līdz nākošai reizītei.